Karsta vasaras diena nav šķērslis, lai arī šādā laikā jaunieši sanāktu kopā, dalīties iespaidos, nodarbēs un priekā par to, ka vietai, ko sauc par Kalsnavas bērnu un jauniešu centru, nu jau 2 gadi. Šķiet, cik nesen vēl tikai dzima ideja par šāda centra izveidi, tika veikti pirmie telpu remontdarbi, bet var atskatīties uz paveikto, jauniešu centrs ir izveidojies par iecienītu atpūtas vietu. Mēs jau šeit nākam 2 gadus, mēs šeit visādas spēles spēlējam un visādus pasākumus veidojam un daramies visi kopā. Mums šeit ļoti patīk. Mēs šeit jau nākam 2 gadus, spēlējam visādas galda spēles, prāta spēles un tā visu kaut ko tādu. Pavasaru mēs izveidosim 2. pludmales volejbola laukumu, iegādāsimies jaunus galda tenisa galdus, āra trenažierus uzstādīsim, lai arī vasarā bērniem jauniešiem nebūtu jāuzturās tikai telpās, bet arī ārpus telpām būtu iespējas sevi pierādīt. Svētku brīdis ir īstā reize, kad sacīt sirsnīgus paldies tiem, bez kā iniciatīvas un labās gribas Kalsnavā jauniešiem nebūtu savas vietas, kur pulcēties. Vislielākais gandarījums un patiesas aizkustinājums šoreiz centra izveides idejas autoram Agrim Lungevičam un jauniešu centra vadītājai Lindai Ūdrei. Pirmkārt, jau es ļoti lielu paldies gribu teikt Agrim par to, ka viņš pirmais bija, kas kopā ņēma jauniešus un darbojās un saprata, ka tāds jauniešu centrs ir vajadzīgs. Un tad viņš šai idejai pievienoja arī mani klāt. Paldies man ar jauniešiem, kā jau Linda teica, ka viņš šeit nāk un darbojās. Un tad redzi, ka tām idejām, kas ir bijušas, ir piepildījums un turpinājums. Un tas ir ļoti skaisti. Ir sadarbība ar citiem pagastiem, citiem jauniešu centriem. Un tas jau ir tas, kas jaunietim ir vajadzīgs. Un, ja ziemā šeit ir pilns, par to es nebrīnos, bet arī vasarā ir pilns, un tas jau ir rādītājs, manuprāt. Es esmu 2 emociju pārņemts, ļoti gandarīts un lepns. Gandarīts par to, ka Kalsnavas jauniešu centrs 2 gadu laikā ir sasniedzis tik daudz, ka varbūt kāds cits nespēja sasniegt, un otrs lepns par to, ka pēdējais projekts, ko jauniešu centrs realizēja, kurā viņi ieguva bungas, ir pats pirmais projekts Latvijā, ko realizēja SMS kredīti un biedrībā Labie darbi. Un tas ir tieši šeit, Kalsnavā. Svētku reizē neiztika arī bez dāvanām. Savus sveicienus bija atveduši kolēģi no Bērzaunes jauniešu centra Rīts, no Ļaudonas, Madonas, bet uzvarot projektu konkursā Labie darbi, kalsnavieši iegūšu jaunu bungu komplektu 500 latu vērtībā, un iespējams arī pasaules slavenais Liverpūles četrnieks sāka tieši tā.